Sākam? Sākam. Dāmas un kungi, esiet sveicināti nodokļu stāstu 88. sarunā. Mans vārds ir Girts Rūda, un šodien vadīšu nodokļu stāstus, jo mūs gaida īpaša saruna. Mans viesis ir īpašs cilvēks. Nodokļu muitas konsultants jau 30 gadus, tagad advokāts un nodokļu muitas partneris Baltijas lielākajā advokātu birojā Sorainen, 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris, viens no kustības uzņēmēju Mieram Balstiem, ar kuru starpniecību Latvijas uzņēmēji saziedojuši Ukrainai jau vairāk nekā 15 miljonus eiro, 87 podkāstu Tax Stories autors, 10 rakstu blogu un tagad arī topošu romānu autors, 3 bērnu tēvs, vīrs, un es teiktu arī cilvēks, miera osta un ar labu humoru izjūtu apveltītais Jānis Taukačs. Sveiks, Jāni! Wow, ko neparasti bija to izdzirdēt. Čau. Vai es kaut ko būtiski izlaidu? Nē, jau bija pa daudz. Šis ir īpašs svētku podkāsts vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas iznāks tavā dzimšanas dienā 3. janvārī, un klausītāji jau tagad līdz ar to var steigt tevi apsveikt. Šī būs podkāsta 88. saruna, un ķīniešiem skaitlis 8 nozīmē bezgalību un 88 laimi dubultā. Un visbeidzot ir sācies jaunais gads. Tādēļ 3 vienā, no manas puses daudz laimes dzimšanas dienā, veiksmi jaunajā gadā un bezgala daudz jaunu podkāstu. Paldies, Girt. Man grūti iedomāties dāvanu, kas būtu labāk par šo. Tā kā šis ir svētku raidījums, bet jau 88. mēs mēģināsim sekot tavu podkāstu svētajai trīsvienībai, par tevi, par darbu, par nodokļiem. Šur tur varbūt pamainot to ritējumu, un es teiktu mazliet ar vieglumu un ar humoru. Un tu drīkst arī neatbildēt uz jautājumiem, drīkst iepauzēt, padomāt, un, ja tu esi gatavs, tad varam sākt. Varam. Interesanti stāsti un filmas sāks parasti no beigām. Un arī mēs sāksim ar beigām. Tu esi dzirdējis atbildu šo jautājumu jau neskaitām reižu, tāpēc noteikti pie sevis jau esi nodefinējis. Kāda ir dzīves jēga? Jā, viss ir pavisam savādāk nekā parasti. Sāksim droši vien tad ar beigām. Es šajā ziņā droši vien neesmu pie sevis atradis to gala formulu, un es vēl joprojām to meklēju. Tāpēc es esmu noklausījies arī iepriekšējo 87 runātāju teikto, un kaut kā tā līdz galam es domāju, ka es gribu priekš sevis noformulēt vēl to zelta formulu. Tā vēl, manuprāt, atnāks. Bet tas, kas pēdējā laikā man ir aizķēries vistuvāk, ir tas, ko arī teica Juris Rubens podkāstā, kur viņš pateica, ka tā pati dzīve ir tā dzīves jēga, un viņu pēc iespējas nodzīvot pilnvērtīgāk un krāsaināk. Un man liekas, ka tas ir tas, ko savukārt tu dari un kāpēc tu esi šajā studijā, ka tas ir vienkārši apbrīnojami, cik daudzpusīgs tu esi un cik dažādas lietas tu dari savā dzīvē, un tā dari ar sirdi un kvalitatīvi, un tāpēc mēs arī cerams arī par tevi mazliet parunāsim šodien, bet vēl viena tāda manuprāt, laba versija, kas man ir aizķērusies, bija no Bībeles, ko es arī teicu vienā podkāstu epizodē Edgaram Zālītim, kur viņš prasīja to pašu, un manuprāt, tā versija arī ir ļoti laba, ka tur bija tā tēlēna aprakstīts, es neatkārtošu vārds vārdā, bet tā doma bija, ka mēģini iedomāties, ka tas cilvēks tev blakus ir kā zieds, un tu uz tā zieda lapiņām centies savu kaut kādu palīdzošu roku, kaut ko papildus ierakstīt. Tā kā pēc būtības, jābūt ir droši vien
tas pirmā daļa ir uz sevi, kad tu tā kā centies izbaudīt to, ko tu dari visas tās dzīves laikā, bet pilnvērtīgi un arī pastāvīgi mācoties un attīstoties un dabūt to savu labāko sevis versiju. Un otrs ir, protams, tā interaktīvā daļa ar citiem cilvēkiem, kad tu tā kā mēģini visiem pēc iespējas vairāk palīdzēt. Tāda īsā formula. Man saskan ar vienu lietu, ko mācījos MBA kursā, kur runājot par līderu un cilvēku dzīves gaitu. Parasti saka, ka vispirms tu fokusējies uz sevi, savu, ko tu iemācies, ko tu sāc darīt, kāda ir tava karjera. Tad nākošais nāk tava ģimene, tavi tuvākie. Ja? Tad vienā brīdī, iespējams, tavā dzīvē pienāk brīdis, kad tu saki, jā, bet kas tad vēl? Un tad sāc skatīties, kas ir sabiedrība, kas ir visapkārt, kā tai var palīdzēt. Man liekas, ka mēs ar tevim esam nonākuši tādā droši vien jau vecumā, kur ir tā, tas Rora grāmatas kritiens augšup, kad tu tā kā satiec to savu otro dzīvi un sāc jau mēģināt iet dziļumā, kas tur iekšā ir vēl zem tā virsslāņa, kas ir tāds acīm redzams. Vēl bez šīs atbildes uz šo grūto jautājumu ir vēl kāda cita dzīves mistērija vai noslēpums, uz kuru tu joprojām meklē atbildes? Zini kā, man liekas, ka ir liels tāds māns, ka tu vari sēdēt un kaut kur grāmatās ieracies, domāt kaut kādas dziļas atbildes. Tev, manuprāt, ir svarīgi arī būt tajā biznesa dzīves apritē un vienkārši darīt lietas, un tad darīt viņas pēc iespējas labāk. Un tad jau tās atbildes un kaut kādas dzīves mistērijas, varbūt kaut kādi atklājumi nāks. Bet es domāju, ka nevar iekrist nevienā, ne otrā grāvī, ne tajā teorijas pusē, arī tajā praktiskajā pusē. Jāmāk atrast līdzsvaru, lai tu stāv uz abām kājām. Tas pirmais tavs sarunu bloks parasti aptver jautājumu par cilvēku. Un, ja šodien ir tava dzimšanas diena, es gribētu tev palūgt paskatīties mazliet atpakaļ, un kādas bija tavas dzimšanas dienas tavā bērnībā? Vai tu jūties apbižots, ka tu esi piedzimis tik tuvu jaunajam gadam, un vai tev līdz ar to bija 2 dāvanas jaunajā gadā un dzimšanas dienā vai 1? O jā, tā sāpīga tēma. Protams, ka tas, saprotu, ka ir Ziemassvētki, un tad jaunais gads, un tad vēl mana dzimšanas diena, un tad tūlīt arī brālim dzimšanas diena, viss pēc kārtas. Tur nav iespējams kaut ko svinēt vispār ārpus kaut kādiem vieniem apkopotiem svētkiem. Un līdz ar to es domāju, ka to dzimšanas dienu es, man liekas, tā kārtīgi tikai pirmo reizi svinēju pavisam nesen, ka mēs kopā svinējām 50 gadu jubileju. Tā kā šobrīd es teiktu, ka ja man jāatcerās no bērnības kaut kas, tad man tas lielākais pārsteigums droši vien bija, ka es zināju, ka mēs dzīvojam 2 stāvu dzīvoklī Pārdaugavā, man liekas, 7 cilvēki. un kad tur naudas praktiski nebija nekam, un tajā brīdī tev pēkšņi pie gultas dzimšanas dienas rītā parādās slēpes. Un, zinot, ka vecāki to nevar atļauties, tas bija vienkārši tāds pārsteigums un prieks arī, protams, ka toreiz arī ziemas bija daudz sniegaināks, un tā dāvana tika uzreiz likt lietā. Es atceros ziemu savā bērnībā, pirmajos skolas gados, 80. gadu sākums,
kad šķiet februārī bija vairāk nekā -30 grādi, un tad līdz ar to varēja neiet uz skolu. Bet tas, kas notika, ir tajā brīdī, kad uzlec saule, tad, protams, viss gāja spēlēt ārā hokeju un slidot un slēpot ar slēpēm. Ja? Tā kā tas bija tāds, uz skolu nedrīkstam iet, ja, bet ārā pilnīgi noteikti varēja iet. Tagad, vai tev tagad pietrūkst šīs te ziemas? Nē, es domāju, ka es esmu tāds saules cilvēks. Man vairāk golfa un saule ir nepieciešama nekā sniegs un varbūt augstums. Bet, protams, paskatoties to prieku savu bērnu acīs, kad uzsnieg sniegs un cik viņi ir priecīgi, tas arī ir skaisti. Bet es savukārt redzēju, ka tev bērnība bija arī diezgan arī jau agri, tu jau rādījies presē un rādījies interesanti notikumi, kad tu parādīji to savu kaut kādu velospēdistu pulciņu. Tas tev bija tāda centrālais notikums, ka tu tur biji jau presē agri tavā bērnībā rakstīts, ka tu vecmāmiņai palīdzēji vākt vietas un līdz ar to nopelnījāt naudu, lai nopelnītu pirmo velospēdu. Zini kā, es, man liekas, vasarā sāku strādāt 2. vai 3. klasē, kad mamma pa blatu dabūja darba vietu. Pirmais gads bija tāds, kurā es faktiski pilnīgi neko nedarīju, un kaut ko man tur mazliet maksāja. Bet pēc tam vasaras darbs ir bijis arī tāds ļoti laba lieta. Piemēram, 2 vasaras nostrādāju tuku maizes ceptuvē. Tas nozīmē, ka maiņu darbs un vienkārši lietas kastītēs vajag izcept maizi. Saproti, no kurienes maize nāk, un var rīktīgi daudz saēsties. Tik daudz, ka atceros, ka vienu gadu pirmajā dienā tik daudz saēdos, ka pēc tam sāpēja vēders un attiecīgi kādu nedēļu neraidu. Bet tā ir tāda, man liekas, mūsu ikdiena, kur es jau gribētu teikt, kas mūs ir padarījuši droši vien tādus rūpīgākus un neatlaidīgākus pret to, kas dzīvē ir jāizdara un kas ir jāsasniedz, skatoties, cik smagi ir strādājuši mūsu vecāki, saprotot, ka mums daudzas lietas pietrūka, un tagad varbūt arī to novērtējot vairāk nekā tas būtu, ja mūsu bērnībā viss būtu bijis. Tas tāds audzināšanas, man liekas, aspekts ir. Man liekas, ka mēs iespējams, ka mēs tik daudz strādājam šobrīd, varbūt savā ziņā tāpēc, ka mēs to redzējām, kā vecāki strādā tik nenormāli daudz. Kas faktiski ir arī tāds jautājums, ko es tev gribētu uzdot, ir tā tēma vai tāds teiciens, kam es piekrītu, ir tas, ka mūsos sadzīvo kādas 3 iepriekšējās paaudzes. Jo faktiski mūsu uzvedību ir noteikuši mūsu vecāki, viņiem kaut kāds uzvedība ir nākusi no viņu vecākiem, ja? Un līdz ar to tā attieksme pret darbu, pret tādām kaut vai praktiskām lietām kā pārtika, pret ēdienu, pret cilvēkiem, šeit nāk kaut kur gēnos. Ko tev ir iedevuši vecāki, vecvecāki, un varbūt kas ir tas, ko tu jau sāc redzēt savos bērnos? Vecmāmiņa, es atceros, ka viņai bija viena mantra, ko viņa visu laiku žvadzināja man ausīs, ka viņa saka, Jāni, tev visi, vai jebkurš var atņemt jebko, izņemot to, ko tu sev ieliec galvā. Līdz ar to mācies un viss būs ok. Tas jautājums, kādos laikos viņi dzīvoja, vai ne? Jā. Un to es arī mācu saviem bērniem, un es domāju, ka viņi to saprot, ka viņi ar to tagad ir arī aizrāvušies ar grāmatu lasīšanu un citām liederīgām lietām, kur, protams, ir grūti viņus atraut no datoriem, bet brīžiem izdodās, un tad ir, man liekas, tāds
gandrījums, ka tā vecmāmiņas gudrība vēl nostrādā. Nu, kā tu zini, man tēvs arī bija jurists, un līdz ar to man bija arī diezgan labs paraugs, kā viņš, atver uz galda lielo cīņu visā izklājumā un iet cauri kaut kādiem tur likumiem. Un tas kaut kādā brīdī arī tur aizejot pie viņu uz darbu, jau sāk veidoties priekšstats, ko viņš dara, un kad likās, ka tas ir tīri ok. Nu, un tad, kad, protams, vēlāk vēl saskāros ar to, ko dara mans krustāvs, kas ir arī advokāts, nu, tad līdz ar to tā bilde jau daudz plašāk un krāsaināk likās, kur varēja jau saprast, ka tas ir kaut kas, ko būtu vērts darīt, lai cīnītos par taisnīgumu, par cilvēku tiesībām. Un es atceros, krustāvs advokāts Vairs Reinholds arī mēdz teikt, ka viņš cīnīsies tajās kriminālu procesos, cik vien ir iespējams labāk, ka viņš labi jutīsies, ka viņš ir tomēr vienu nevainīgu cilvēku dabūjis no tā cietuma ārā, neskatoties uz to, ka tas pie reizes varētu paraut arī, ka kaut kādas 10 vainīgas varētu izvilkt no tā cietuma ārā. Tā kā, tādas visādas tēzes mūsu ģimenē virmoja. Bez tavu krustāvu, kas vēl tev ir bijuši dzīves lielākie skolotāji? Pēdējā laikā, protams, aizrauja tā kreatīvā puse tam visam, ko mēs darām. Un tas mūsu darbs pēc būtības ir tāds ļoti sauss un brīžiem tehnisks. Un tad līdz ar to man ārkārtīgi aizrāva Seth Godin ar savu pieeju mārketingam un ar savu pieeju popularizēšanai, viedokļu popularizēšanai, lai varētu pēc iespējas skaidrot kaut kādas sarežģītas lietas vienkāršā valodā. Tāpēc es nekad neesmu, vai gandrīz nekad neesmu rakstījis priekš juristu vārdu vai kādas citas garas tehniskas priekšrakstus. Vairāk man patīk rakstīt dienas biznesam, kur bija biznesa auditorija, ar kuru es sarunājos tādā veidā, un līdz ar to tur mēģināju tos kaut kādas nodokļu konceptus padarīt pēc iespējas vienkārši saprotams ikvienam tādam ierindas biznesmenim, kas, protams, ir diezgan intelektuāli cilvēki tomēr. Man liekas, ir grūti tā iedomāties to sarežģītumu, kas nāk no jomas, kurā tu strādā, nodokļi, izstāstīt vienkāršā valodā. Tev ir kaut kādi īpašie likumi vai sajūtas, kas tev saka, ka vajadzētu šādā veidā stāstīt vai rakstīt? Nē, mēs visi esam cilvēki. Un tāpat kā mēs ar tevīm runājam, tāpat arī mēs varam arī rakstīt. Un tādā gadījumā tev nav jāizdomā tur kaut kādi svešvārdi vai latīniski termini, lai tu varētu justies gudrāks nekā citi. Un tad, tāpat kā tu ikdienā runājies, tāpat arī var arī runāties arī medijos un dot tās savas zināšanas. Es domāju, ka tur nav nekāda baigie citi priekšrati vajadzīgi, kaut kādi citi principi. Tev dzīvē ir bijis kāds brīdis vai notikumi, kas tev varbūt tajā brīdī ir likušies mazāk svarīgi vai nebūtiski, bet uz kuriem tu šobrīd laiku pa laikam atgriezies, nezinu, ikdienā vai sapņos? Mazāk būtiski diez vai, vairāk ir kaut kādi droši vien tas, kas man nāk ik pa laikam sapņos vai kaut kā savādāk atmiņā atpakaļ, ir tas laiks, ko es esmu paskrējis garām lielā mērā saviem vecākiem un
diezgan maz laika vēl viņiem veltījis. Līdz ar to viņi pārsvarā visu laiku dzīvoja laukos, un tad tur diezgan maz es pie viņiem braucu, un tādā ziņā esmu grēkojis ar viņiem veltīto laiku. Un tas tā ir tas mans kaut kāds upuris, ko es esmu nesis, esot tik dziļi un tik daudz tajā biznesā, kurā mēs esam. Līdz ar to tā ir tāda viena lieta, kur es domāju, ka varbūt ka es darītu savādāk, ja es pagrieztu laiku atpakaļ. Ko man teica viens gudrs cilvēks, tad brīdī, kad aizgāja mana mamma, ka pirmkārt uzdodot jautājumu, vai vecāki ar tevi lepotos. Ja tā atbilde ir, ka visticamāk jā, tad tā ir tā pamata atbilde, ka darīt viņus priecīgus un ļaut viņiem lepoties par to, ko tu esi sasniedzis, jo faktiski tādā veidā tu nes uz priekšu to, ko viņi centās izdarīt, audzinot tevi, nodrošinot tās lietas, kas ir sanākušas. Tādam vajadzētu būt evolūcijas pamatprincipam. Jā. Kā tev ar to bija? Par to atgriešanos ir noteikti kaut kādas stresa situācijas, kuras es laiku pa laikam izdzīvoju. Manā karjerā pats sākums bija nevis jurisprudence, bet masu mēdī. Un nepilns 2 gadus esmu nostrādājis Radio SVH par ziņu lasītāju. Un tad kādā mirklī tur arī naktas vidū esmu arī mūziku piespēlējis. Un man joprojām ir tādi brīži, kad es naktī, kad es steidzos uz studiju un man ir jālasa ziņas, un man tās ziņas kaut kur nav par rokai. Vai arī pēdējais bija arī par ceļojumiem, ka kaut kur ir jābrauc, jo man ļoti patīk ceļot. Un kaut kas nav, vai tur ir kaut vilciens jau ir aizgājis, vai Tā jau tikko lidmašīna nokavēja. Jā, to es uzrakstīju savos adventas kalendāra stāstos, jo tas man šogad bija tāds diezgan liels pārdzīvojums, bet gala beigās tagad ir pagājis pusgads, un tu saproti, ka tie ir tie neražas, jeb angliski fuck-up stāsti, kas mums notiek dzīvē, gribot vai negribot. Jā. Tu pastāstīji klausītājiem, man liekas, un skatītājiem par to adventas kalendāru, jo tas būtu, es tiešām iesaku tie, kas nav pamanījuši Ģirta Rūdas adventas kalendāra stāstus. Man liekas, tā ir viena forša lieta, kam pievērst uzmanību, kur tu viņus vari atrast, kur cilvēki to var atrast, un kā tu vispār nonāc pie tās idejas. Paldies par tavu rekomendāciju. Tagad jau, kā saka, daudzi ūdeņi ir aiztecējuši, un es jau vairs īsti neatceros, ar kur gadu es sāku, bet droši vien gadi 8, 9 jau ir, kad Ziemassvētku gaidīšanas periodā, jeb adventas laikā, es Facebookā un Instagramā savos kontos liek iekšā stāstus, kas ir par savu dzīvi, par citu cilvēku dzīvi, vai vienkārši interesanti stāsti. Un piemeklētiem klāt parasti bildes, kuras visbiežāk es pats esmu taisījis, jo fotografēšana man arī patīk, vai arī kāds, kas ir tieši saistīts ar šo tēmu. Un tādā veidā faktiski sanāk tā mazliet savilkt to gadu kopā, jo tās bildes un tos stāstus es jau sāku vākt, jāsaka, parasti kādu gadu iepriekš. Jo šogad ir, man liekas, ir 1 vai 2 stāsti, kurus es pamanīju pagājušajā gada decembrī, un teicu, šito vajadzētu atzīmēt. Un tas ir arī tāds radošuma elements, līdzīgi kā tev ir, un tu to raksti lietas regulāri. Man tas sanāk tādā trieciena ciklā, gada beigās. Viena lieta, ko es esmu pamanījis, ir, ka tie stāsti paliek garāki, jo gribās vairāk detaļas un esences pastāstīt. Jā. Te gan ir Instagrams mums palīdz, tur ir 2000, man liekas, kaut kādas 100 zīmes,
Kā rezultātā, ja Facebookā ir mazliet garāks, tad pēc tam es lieku to stāstu arī Instagramā. Tur tad mazliet ir jānoīsina. Bet tas ir tiešām ir interesanti. Ir stāsti, kas atnāk tā vienkārši. Tu lasi kaut kādu interesantu lietu, un tev liekas, šitais ir super stāsts. Decembrī ieliku stāstu par sprādzienu Liverpools karaliskajā golfa laukumā, kas notika, izlasīja pāris dienas iepriekš. Likās, parasti tā nenotiek. Un izrādās, meklējuši, tātad veikuši rakšanas darbus pie bunkura un uzgājuši otrā pasaules kara mīnai. Un, protams, ka uzlaiduši to gaisā. Un tad es sāku to, man likās interesanti, jo tu un es mēs spēlējam golfu. Un man patīk arī ārzemēs uz dažādiem golfa laukumiem aizbraukt, jo gan skati ir perfekti, gan tās sajūtas ir savādākas. Un 25. gadā es biju Īrijā, 2 laukumos, un vienā laukumā County Sligo spēlēju. Un tad, kad es lasu par to Liverpools golfa laukumu, izrādās, ka viņa arhitekts ir Harijs Kolts, 20. gadsimta sākuma, dižgars golfa laukuma arhitektūrā, viens no pirmajiem, kas izdomāja, ko tur skaisti darīt un kā dabu salikt kopā ar to golfu. Un tad pēc tam es skatos, kā Harijs Kolts ir arī County Sligo uztaisīs golfa laukumu. Tad jau man jāņem tā bilde no tā County Sligo, jāsaliek kopā šie 2 stāsti un rekur ir stāsts. Tā tas reizēm kā tie stāsti atnāk ir ļoti interesanti. Bet, tā ir tā viena lieta, kas arī man, ko es jūtu, kas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs tas juristam tāds striktais, strukturētais pieeja, likumi, noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst. Ja? Un tad ir tā otrā puse, tas radošais, ar ko es varbūt sāku savu karjeru, ja? Mēdījos, ka tur ir visa pasaule, interesanti ziņas, viss notiekās. Ja? Un tādā veidā es sev kompensēju tās lietas. Bet, ja drīkst, varbūt parunāsim par tavu skolas laika mīlestību, kādu to nosauc Facebookā. Orientēšanās sacensības Magnēts. Augustā varēja beigties ar mēdīju virsrakstu orientērists un advokāts pēc 2 dienu meklējumiem atrasts mežā. Manuprāt, tas bija fantastisks stāsts. Iedomājieties, cik tu nopietni lietām pieeja. Man likās, tas būtu, es nezinu, tas būtu tāds gada virsraksts došiem mēdījiem. Kā tu sāki skriet orientēšanos? Vai pareizi saka, skriet orientēšanos vai piedalīties orientēšanās sacensībās? Vienalga. Jā, viss kā parasti notiek pateicoties draugiem. Un tad bija viens klases biedrs, Edgars Brems, ar kuru mēs kopā trenējāmies biatlonā. Un tad pēkšņi viņš saka, zini, man kaut kā velk uz to orientēšanās, ejam pamēģināt. Un tā mēs noorientējāmies, man liekas, kaut kādus gadus 26, ja es pareizi atceros tā aktīvi. Un pēc tam tā periodiski, ļoti periodiski. Jā, tas tevis pieminētais stāsts bija par to, ka īstenībā tie, kas orientējās, tie zina, ka tie magnēti, viņi jau parasti ir tādi, skaitās tādas vieglas sacensības orientēšanās un tādos vieglos mežos. Un tad pēkšņi, kad es pēc ilgu laika aizgāju uz magnētu un noskrēt, vai centos noskrēt to savu distanci, es iebridu tādā biezoknī, ka es sapratu, ka es vispār nezinu, kā no viņa tikt ārā, jo tur pēc būtības soli nevarēja paspērt ne uz vienu pusi, un papildus tam man arī nokrita brilles un pazuda. Tad es arī nevarēju atrast vairāk kartē, kā saskatīt, uz kur pusi jāiet. Tad tur bija detalizētāk aprakstīts tas piedzīvojums. Tad tu pēc kaut kādām koku sūnām vai saknēm vai lapu izkārtoji? Protams, orientēristi jau zina, ka tev ir jāmēģina skatīties augšā un durt vienā virzienā. Kaut kur jau tu izies, galvenais, lai tu neej pa apli. Un tāpēc ir kompass, un tu turi to kompasu bultiņu vienā
vienā punktā visu laiku, un tad tu arī tiks tajā vienā virzienā, nevis ies papli. Tas izklausās, ka ir diezgan tāds labs pamatnoteikums orientēšanās un sēņošanā. Ja, ja tu sāc apmaldīties, tad ir jāskatās uz augšu un jāiet vienā virzienā, nevis pa apli. Ja? Jā, tas noteikti kaut kur izdurs ārā. Bet savukārt tev es gribēju jautāt paturpināt par to adventas kalendāru, kad vai mana pareiza sajūta, kad manuprāt, ka tu, ja tu nebūtu jurists, tad tu būtu žurnālists. Jo tu pēc būtības jau agrā bērnībā sāki rakstīt un piedalīties visādos konkursos, un pat vinnēji vienu konkursu, kur tu aizbrauc uz 6 nedēļām Zviedrijā, kaut kāds, kā viņi sauc, Zviedrijas sociāldemokrāti. Tieši tā, tā kā manī daļēji ir sociāldemokrāta iezīmes, bet tā kā pēc tam es nomācījos Anglijā, tad tikpat labi arī konservatīvo iezīmes man ir. Bet atgriežoties pie tā, ko gribētu darīt, redzi, te ir tā lielā dzīves izšķiršanās. Jo man interesants liekas tas apgalvojums, ka seko savam aicinājumam vai tam, kas tev ļoti, ļoti patīk, un tad, tā teikt, visu mūžu nevajadzēs strādāt, pelnīs naudu un tā tālāk. Bet es tomēr esmu pragmātisks. Un, lai darītu lietas, kas tev patīk, tas ir viens, bet tas nākošais jautājums ir, vai tu arī ar to var nopelnīt naudu, vai tu vari sevi uzturēt un savus tuvākos, un vai arī tas ir tas, kas tev ir iedots talantā. Ja? Un ja tev ir daudzi talanti, vai tev patīk darīt daudzas lietas, vienalga ir jāizvēlās viena vai kāda, kuram tu liksi vairāk uzsvaru. Kaut kā sanāca tā, ka tā naudas pelnīšana ir vairāk tādā juridiskajā pusē, un savukārt brīvajā laikā tad jau tas ir tas, ko mēs varam izvēlēties. Un man liekas, tā ir tāda viena lieta, kur ir jāspēj sabalansēt. Un, vēl kas ir interesanti, laika gaitā, droši vien to arī es to atklājis, ka pat tās lietas, kas tev patīk, un ko tu dari, tā teikt, ar aizvērtām acīm, bet arī tur jau ir tā otra puse, tā ēnas puse vai praktiskā puse. Nezinu, ja tev patīk būt par advokātu, tev vienalga ir tie rēķini jāizraksta, tev uz to banku kaut kā tur jāsadarbojās, tā naudiņa jāpiedzen. Ja? Tā lieta, kas ir tā praktiskā, kuru nevienam īsti laikam nepatīk. Ja? Un arī citos apstākļos ir tās, labi, tu vari arī paskatīties uz to pašu rakstu veidošanu. Ja tu to dari agros rītos vai vēlos vakaros, kāds teikt, Jāni, taču pagoji, kāpēc dari to pa dienas vidu? Ja? Ir kaut kādas tās plusi un mīnus, kurus vienmēr vajag atcerēties. Un, man liekas, tā durt tikai vienā plusa virzienā. Ja tu to vari, tad tas ir ļoti labi, bet dzīvē tas noteikti nebūs viegli. Nezinu, vai tu esi lasījis Van Gogha dzīves stāstu, ja, kur dzīves laikā, es nezinu, vai nevienu glēzi nenopirka, vai vienu glēzi nopirka. Un faktiski viņu atbalstīja viņa brālis, ja, deva naudu, un tad viņš varēja zīmēt un darīt visu to, ko viņš gribēja. Ja. Un vienlaikus tas viņa stāsta, viņa vēstules brālim parāda, ka tur ir viņam bija smagi. Nevienam nenovēlēt kaut tādu dzīvi, kādai viņš gāja cauri. Un tagad mēs braucam uz lieliem muzejiem un priecājamies par viņa saules puķēm, dabu un visu pārējo. Ja? Tā kā atceramies, un esam uzmanīgi, kā tavs viens no sarunu biedriem, Juris Rubens teica, ka es esmu uzmanīgs un es negribu būt sekls. Es negribu tā ieraudzīt tikai to virsējo slāni un tam uzreiz sekot līdzi. Tas ir tāda laba atziņa, ko mums vajadzētu sekot un atcerēties, ka es tā spožā vai labā rezultāta, ko mēs redzam publiski, bieži vien ir tik daudz lietas, kas ir bijušas aizmugurē, tās
neizdošanās, un sāpes, un asaras, un trūkums, un viss pārējais, ja, ka to arī vajag atcerēties. Un varbūt tas arī tas sociālo mēdīju posts šodien ir, vai ne? Ka mēs redzam tikai tās pozitīvās lietas, bet tās sāpīgās lietas jau, mēs jau reti parādām. Par to tavu otro dzīves mīlestību, par golfu parunāsim. Tu piedalies golfa maratonā, kas notiek jūnija vidū, un kur vienas dienas laikā jūs izspēlējat 3 golfa laukumus. Šogad vai iepriekšējos gados tu uzskaitīji, man liekas, bija kaut kādi 40,000 soļi. Tāds, ja mēs pārvēršam kilometros, man liekas, pusmaratons un vēl mazliet ir. Par ko tu domā? Tagad 12 stundas pēc kārtas spēlēja golfu. Jā, tas ir diezgan ekstrēms pasākums. No sākuma bija pirmo reizi, kad tajā piedalījos. Tad, un arī tas ir šī te viena no Tech Stories viesiem, Edgars Zālīšs, izauklēts pasākums, kur arvien vairāk cilvēku piedalās. Un patīk tas pasākums, jo tā ir savā ziņā diena ar sevi. Un tu tā kā meditācija. Tā kā meditācija, jā. Bet arī, protams, tur ir gan morāli, gan fiziski jānobriest, jāizdomā, ko tu un kurā brīdī ēdīsi, un lai tev pietiek tās baterijas visai tai dienai, visai pasākumam. Bet pēc būtības, pirmajā reizē, kad es piedalījos, man jau 3. laukuma vidū, es sapratu, ka es tā mazliet pieturos pie tās golfa nūjas un atbalstos uz viņu, lai es varētu normāli stāvēt. Bet, tas, ko tu darīsi 80 gados, ja? Jā, redzēs. Bet jā, tas pasākums ir ārkārtīgi interesants un cilvēki, protams, kas ir golfā. Tas ir pats galvenais, man liekas, kāpēc es tur esmu. Bet ja tā ir meditācija, ko tas nozīmē? Domā kaut ko, vai tieši otrādāk tu mēģini, principā, vispār neko nedomāt, tu tikai dziļi elpot? Nē, man liekas, ka tur tas skaistums, ka tā visas tās dienas laikā tu nedomā ne par ko citu, izņemot tikai par golfu. Un tas arī lieliski izdodas, un tāpēc arī man patīk orientēšanās sports, jo tu arī orientēšanās laikā tu skrien un domā, kā tikt no punkta A uz punktu B, nevis par to, kas tev darbā notiek, vai kādas problēmas, nedod Dievs, ir Ukrainas karā. Tā kā, principā, es domāju, tā ir tā atslēgšanās, kas ir daudzos vai jebkurā sporta veidā. Un kā tu jūties, kad tu pabeidz to spēli? Ir kaut kāds tā sajūta, tad beidzot. Jā, tā ir tāda sevis pārvarēšana, un arī, protams, ka tad ir savā ziņā dalīšanās ar tiem, ko tu esi to dienu kopā pavadījis arī par tiem iespējām. Viņi ir trakie savā ziņā, jā. Bet, droši vien, ka tie, kas daudz ko aizraujās, ar šādu nosaukumu piedēvēt. Savu robežu pacelt aizvien tālāk un tālāk, lai pārbaudītu savas robežas, vai ne? Jā, es domāju, ka kā vienmēr, ka arī darbā tu jau redzi pats no sevis arī, ka tev liekas, ka tu uzkāp tajā kalnā, kur tu liekas, augstāk viss vairs nevar. Tas ir kaut kāda spēja robeža. Tu tur uzkāp augšā un skaties tur nākamais kalns, un īstenībā to arī var pacelt. Un tā tu kaut kā virzies uz augšu. Man liekas, ka sportā tā ir tāda lieta, kur augstākā līmeņa sportistiem sevi ir jāmācās ar to sadzīvot, ka tajā brīdī, kad tev beidzās sezona un tu esi sasniedzis, tur iekarojis un dabūjis tādu un tādu vietu, nākošajā dienā sākās darbs pie nākošās sezonas, jo pat ja tu esi augšā, tad tie, kas ir zemāk par tevi, viņi darīs visu, lai tevi noķertu, un tu faktiski esi tas mērķis, ja? Un ja tu necentīsies, nedarīs kaut ko pilnīgi savādāku, vai nedomās, kā sevi izmainīt, viņi tev noķers, ja? Viņi būs samācījušies, ko tu dari, izdarīs varbūt to
ieliks 5 minūtes vairāk katru dienu un skaties noķers. Jā. Tur par šo tēmu man patīk. Nesen oktobrī es biju Minhenē uz vienu konferenci, un tur uz skatuves uzstājās viena dāma, kas bija kļuvusi par 6-kārtējo pasaules čempioni kanoē airēšanā. Un tad, kad viņa kļuva 3 reizes par pasaules čempionu. Un zinu, ka kanoē ārēšanā tur īsās distancēs viss izšķirās uz 100 sekundi pēc būtības par tām pirmajām vietām. Tas ir mazāk nekā mūsu piemērotāts. Jā. Iedomājies, ka 6 reizes tu vinnēji visus. Kādam cilvēkam ir jābūt mašīnai. Un tad viņi dalījās ar tiem principiem, ko viņi piemēroja, un tas īstenībā ir baigi forši, ka tu daudz kur redzi, ka tos sportistu principus var piemērot arī biznesā un dzīvē. Un šeit viņa kā numur 1 galvenais princips, ko viņa teica, ko viņa vienmēr ir ievērojusi, bija tas, ka viņa uzstādīja sev nereāli augstu, šķietam nesasniedzamu mērķi. Un tad, kad tev liekas, nē, tas ir kaut kāds kosmos, tad tu īstenībā aizēji, izgulies, un nākamā dienā liekas jau, varbūt, ka nav tāds kosmos. Varbūt, ka to var izdarīt. Un tad tu sāc pamazām domāt, kādi ir tie soļi, lai tu pie tā nonāktu. Un īstenībā pēc tam, kad viņa vinnēja 3 reizes pasaules čempions titulu, viņai bija smaga slimība, kur ne tikai viņa vairs neņēma izlasē, bet viņai pateica ārsti, ka tu vairs nesportosi. Un tik un tā sevi pārvarēja, un viņa saka, ka tas mērķis, augstais mērķis, ka viņa tik un tā uzskatīja, ka viņa var kļūt par pasaules čempionu. Viņu izvilka no tās slimības un lika sev pārvarēt. Tā kā cilvēka spēju robežas, man liekas, ir grūti pat iedomājams. Un tēt, pēdējā Nordic Business Forumā bija tā Diane Kender, kas bija uz skatuves, un viņa rādīja, salīdzina, kā, teiksim, mākslas tajā vingrošanā, ja, kur lec pāri āzim vai kaut kādu citu vingrojumu. Kā cilvēks leca tur 50. gados un kā tagad, ja, pilnīgi nesalīdzinā. Un tad 50. gados taču likās, ka tās ir cilvēku spēja robežas. Gudri, saprātīgi cilvēki, vai ne, trenējās, tur nopietni darbojās. Jā. Līdzīgi, jā, man liekas, arī tas piemērs ir, ko bieži vien piesauc, ir to pašu pirmo formuli, ja, cik ātri notiek pitstops. Jā, tur tie rekordi, tas pēdējais, man liekas, pirms 2 gadiem bija 1,8 sekundes. Arī man izsakot šo teikumu, ir jau pitstops jau ir pabeidzies, ja? Un tu skaties un domā, kā tas ir iespējams, un tad tu palasi vai paskaties, un tu saproti, ka tas ir, pirmkārt, tas ir komandas darbs. Tur nevienu sarežģīto lietu tu viens nekad nevarēsi izdarīt. Ja, lai kā mēs tur gribētu, arī tiem pašiem sportistiem ir aizmugurē, ir tik daudz palīgi, ģimenes un vispārējie, kur tu, kas ir tavs fundaments. Ja. Tad otrkārt visas šīs te jaunās idejas, tad nāk treniņi. Tur jau sacensībās viņiem ir, tā teikt, galvenā uzstāšanās, ja, kurā tev ir jāizpild, bet tu faktiski to izdari, tāpēc, ka pirms tam tu 100 vai 1000 reižu to esi trenējis. Ja, un arī skatoties, kaut vai iedomājieties, tur jau noteikti arī fiziskās sagatavotības treniņi, jo tie, kas maina riepas, viņas jau nav nekādas vieglās, ja, tad viņiem ir fiziski jābūt spēcīgiem cilvēkiem. Par to pirmo formulu, starp citu, arī ir labs stāsts, kas bija arī tajā pašā Nordic Business Forumā Helsinkos, kur arī kā no sporta, no pirmās formulas, no tā pitstopa ārsti paņēma to visu pašu principu un attiecināja uz to, kā operatīvāk rīkoties operāciju zālē. Ja, ka tas arī tas visu laiku paņem kaut kādas principus no kaut kāda pilnīgi it kā nesaistītas lietas, bet padomā, kā tu vari to sevīm attiecināt un sanāk kaut kādas sinerģijas, kur atkal kaut kas labs ir. Man pašam pēdējos
jau pāris gadus strādājot publiskajā sektorā, tā ir viena no tēmām, šī efektivizācija. Lean Six Sigma lietas, ko tu esi darījis līdz šim, kā tu tās var darīt efektīvāk, ātrāk, ar mazāk resursiem. Ja? Un tu tur redzi šī pati filozofija, kas nāk daļai no Japāņiem, ja? Kas pirmkārt bija ražošanā par to, kā mēs varam ražot labāk. Ja? Un tad tas aiziet arī uz pakalpojumiem, jo arī pakalpojumos tev ir iesaistīti cilvēki, un tev ir jāskatās, kā tu tās lietas var izdarīt savādāk. Ja? Un tu vari darīt vienā veidā, un tu tur vienā brīdī apsēsties un pateikt, klau, bet kāpēc mēs darām šitā? Kāpēc mums ir iesaistīti 3 cilvēki? Varbūt mēs varam pietiek ar 2. Kāpēc mums ir 3 paraksti vajadzīgi? Varbūt mums pietiek ar 1 parakstu, ja? Un varbūt tas ir digitālais paraksts. Ja? Tāpēc tas ir lieta, kur noteikti ne tikai publiskajam, bet privātajam sektoram, ja mēs gribam valsti pacelt nākošajā līmenī, būtu jādara un jāpievērš uzmanība, samazināt šos te zudumus, ja, ko saka. Kā tu redzi, starp citu, laba tēma, kā tu redzi tos, tagad visi, kam nav slinkums zākā valsts sektoru, birokrātiju, cilvēki, es arvien biežāk redzu, ka cilvēki tādi kā tu, ar gudru prātu un labu izglītību, kas ir bijis Sorainen partners, tagad ir valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis un juridiskais direktors valdē nesmu. Juridiskais direktors piedod un arbiju rēlu padomē to joprojām esi. Ko tu redzi, cik uzpūsts ir tas birokrātijas burbulis un ko tur tiešām būtu jādara, lai cilvēki varbūt vairāk noticētu, jo es redzu arvien vairāk un vairāk izglītot un tādu erudītu cilvēku arī strādā valsts sektorā. Redzi, te mēs nonākam atkal pie jautājumiem par to, ko es varu darīt, kurā vietā un kur tas mans pienesums būtu vislabākais. Un šī tendence, ka cilvēki ar ļoti labu privātā sektora pieredzi iet strādāt publiskajā sektorā, ir pirmkārt sekas tam, ka ir bijis arī politiķu un valdības lēmums, ka mēs veidojam profesionālu vadību uzņēmumos, mēs ejam projām no politizācijas, no tā, ka ir manas politiskās partijas pārstāvis ir labākajos uzņēmumos, uz to, ka mums ir profesionāli. Tas ir viena lieta. Otrkārt, ka atalgojums, ko nodrošina, ir, Latvija Energo ir valsts uzņēmums, bez kura Latvija nekustētos. Tas ir ļoti liela atbildība, ļoti liels investīcija apjoms, ļoti svarīgi jautājumi. Tur tādā arī atalgojumam ir jābūt labam. Ja? Un tālāk jau tas ir iespēja cilvēkiem atnākt un teikt, sakārtojam lietas, mainam tās lietas. Redzi, te ir, kad mēs runājam par valsti, pirmkārt, man vienmēr tā mazliet fascinē tā sajūta, tie ir viņi. Tie, kas tie birokrāti, tie viņi. Ja? Un tad mēs paskatāmies apkārt, viņi jau esam mēs, kāds no mūsu ģimenes, no mūsu draugiem, radiem paziņām, tie ir mūsu klases biedri, mūsu studiju biedri. Ja? Viņi jau tur strādā. Tā kā nav tā gluži, ka viņi ir tie sliktie un mēs esam tie labie. Ja? Tā ir mūsu sabiedrības sastāvdaļa. Ja mēs šai sabiedrības sastāvdaļai, kas darbojās publiskajā sektorā, sakam, ka jūs esat slikti, mēs jums līdz ar to nemaksāsim un mēs jūs vēl par visu kontrolēsim un neļausimies attīstīties, kurš cilvēks gribētu iet tur strādāt? Droši vien, ka retais. Ja? Un tad, kad mēs runājam arī par valsts sektoru, atceramies, pie valsts sektora pieskaitās arī skolas, valsts sektora pieskaitās policija, valsts sektora pieskaitās daudzi svarīgi, unikāli uzņēmumi un iestādes, bez kurām mēs nevarētu padzīvot. Tas ir valsts uzbūves pamats.
Ja? Nu, ja tu gribi iet pilnīgi no visu projām, tad ir pēdējais laikam bija amerikāņu stāsts. Ja? Mēs tagad visu tur izmetīsim ārā. Un ir pagājis tur nepilns gads, kopš šī lieliskā iniciatīva nāca, un iniciatīva ir beigusies. Ja? Pirmais šova elements ir beidzies, un tu lēnā garā dzirdi to, kas ir tās negatīvās lietas. Tā kā bez tās valsts puses mēs nevarētu izdzīvot. Bez labiem cilvēkiem tajā vietā mēs nevarētu izdzīvot. Un tad tas jautājums beigās paliek, jā, bet ko tad mums vajadzētu pamainīt? Un tur, tās ir tās lielās sprukas, kur tu aizēji pie jurista, viņš tev izvilks papīrīt un teiks, šitie noteikumi, šitais likums, šitās prasības. Kā mēs jau paši tās prasības esam radījuši. Un tagad tas lielā māksla būtu, kā tās prasības samazināt vai kā tās īstenot gudri. Un te jau nāk tas juristu un normālās biznesa prakses īpašā prasme, kā tu piemēro lietas dzīvē. Un tu vari, kā tu zini, kā juristu var piemērot pēc burta, ja, tā saucamā gramatiskā iztulkošana. Ja te ir rakstīts, ka tā ir jābūt, es jums neko neakceptēšu savādāk. Un tu vari iet jau plašāk un teikt, jā, bet mūsu visi jēga ir nevis, ka mums būs ekstra prasības, bet ka mums būs mazāk prasības. Valsts ir priekš cilvēkiem. Šīs ir tās lietas, ko mums, tā kā mēs diskutējam par tām lietām, mums vajadzētu atcerēties, ja, ka ir mazliet sarežģītāk un mazliet vairāk ir jāpadomā, kurā virzienā skatīties. Bet tas, ko es redzu šobrīd, ir mums pietrūkst tās prasmes efektivizēt lietas. Jo tā pareizā pieeja, ko māca Lean Six Sigma un pārējās šīs teorijas, ir tas, ka tu atnāc, ka viss ir slikti. Un es tev atbildēju ar pretjautājumu, Jāni, kādi ir dati? Tad kas ir slikti? Tev ir cilvēku skaits pret kaut ko, tev ir darbību skaits pret kaut ko, cik mēs naudu tērējam. Un tad mēs esam mums jāsavāc ir dati. Pirmkārt, jo citādīgi, kā kāds teica, bez datiem tas ir tikai tavs viedoklis. Ja? Tad tu saki, labi, slikti. Cik labi, cik slikti mēs nezinām. Tad tas nākošais solis ir, ka mums ir jāspēj saprast, kā tad mēs varam atteikties. Un te nāk vadītāju, līderu un gudrāko cilvēku būtiskais pienesums. Kādam ir jāpasaka, es nebaidos, mēs esam gatavi mainīties, jo mēs nevaram tālāk vairs tā dzīvot. Ja? Tas pats, kā tu bieži piemini, mans mīļotais vid, ir vadība, kas ir pateikusi 1, 2, 3 iemeslu dēļ, mēs mazinām cilvēku resursu skaitu. Lai to izdarītu, mums jāsaprāt, uz ko mēs ejam. Un tur būs viens cilvēks vai neviens cilvēks, vai tik un tik cilvēki. Kā mēs to salīdzinām, ja mums ir piemērs ir Igaunija ar kaut kādiem saviem rādītājiem, tad kā mēs iesim uz to un ko mēs varam darīt savādāk. Jo redzi, kā tur Einsteins teica, ja, ir diezgan traki, ja tu turpini darīt vienu un to pašu lietu, bet sagaidi citu rezultātu. Ja? Tad tev ir kaut kas jādara. Ja? Bet tev ir dati, cik slikti vai cik labi ir tas valsts sektors? Cik pamatot viņu zākā? Redzi, es teikšu tā. Tātad mēs valsts nekustamais īpašumos darām vairākas lietas. Mums ir projekti, kā mēs ejam cauri konkrētiem procesiem un mazinām tos procesus, saīsinām. Mums ir bijuši tur absurdas lietas. Un tie piemēri ir, tu skaties, kāpēc jūs tā darījāt? Ja mums tur viena līguma noslēgšana konkrētajā jomā, cilvēki bija pastījušies pēc procesa, bija 13 darba dienas, jo ir iesaistīts 3 dažādas struktūras, ir pie juristiem jāaiziet, viņiem ir jāizpild kaut kāda lieta, ir jāaiziet pie lietvedības cilvēkiem, viņi kaut ko sareģistrē, ja? Un tad katrs to dara savā garumā, beigās ir 13 dienas. Un tad tu tā pagriezies viens pret otru, mēs nevaram savādāk to izdarīt. Varam. Kāpēc mums vajag 3? Varbūt pietiks ar 1, ja tev būs standarta dokuments, kurā tas viens cilvēks to izdarīs, ja tur vajadzīga reģistrācija pats kaut kur pieķiksēs, ja, mazliet patrenēsim un aizies. Tas ir vienkārši piemērs, kur, lai tu to izdarītu, tev vispirms vajadzēja savilkt tos datus, lai pateikt, ka tas tiešām ir garš process, ja. Tad tev vajag saprast, kāpēc tas process tā notiekās, kur mums nāk, kāda ir tā procesa karte, un tad beigās tu saki, tad nogriežam visu nost, un tev no 13 darba dienām tev ir 1 darba diena,
tu esi atbrīvojis 2 vai 3 cilvēkus no kaut kāda nevajadzīga ekstra darba veikšanas un ej uz priekšu. Ja? Bet tā otrā lieta, tad pirmkārt, šeit ir jāskatās katram uzņēmumam, katrai iestādēji uz to, ko mēs varam. Un te ir jābūt drosmei. Ja? Un, protams, ka, ja manu darba vietu tur es varēšu zaudēt, man jau droši vien negribēsies pārmainīties. Ja? Tas nozīmē, atkal tev ir jābūt kaut kādai lielākai vizijai un mērķim, ka pat ja es zaudēšu savu darba vietu un darba devējs valsts vai kāds cits mani palīdzēs, pamainīs, patrenēsies, un es atkal iešu citā jomā strādāt, jo dzīve jau ar to neapstājās. Tāpēc ir vajadzīgas zināšanas, ir vajadzīgi līderi, kas to dara. Man liekas, tā viena lieta, kas mums bišķīt būtu jāiet projām, ar ko sāka juristi vai vispārēji, tā absolūtā kontrola. Ja, tas, kas ir pārregulācija, bet arī, ja kaut kas notiek dzīvē, tas, ko mēs ieraugam, mums būs tūlītās dienesta izmeklēšana. Mums būs šī kontrola, tā kontrola. Ja? Un tad iedomājies sevi vidējā vai zemākā līmeņa darbinieka vietā, kad tu saproti, ka, ja es tagad paskatīšos tā, ka varbūt te ir jēga un kaut ko neizdarīšu 100%, bet tā jēga būs sasniegt savādāk. Cik droši tu būs, lai tu uzņemtos, ja? Tev rītdien izsauks vadību, parītdien tev būs dienesta izmeklēšana, un pēc tam tu vēl būsi visos tur sociālos mēdījos priekšā. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Ja? Tur ir jāmaina tā pieeja un tas pragmatisms. Un tāpēc mums ir paveicies, mums blakus ir igauņi, ja? Uz kuriem mēs varam paskatīties laika pa laikā un tā atbildēt, ja viņi var, viņi ir tikai cik 200 kilometrus, ja, no mums. Viņi var un mēs nevaram. Tad varbūt saņemamies. Es dzirdēju vienu interesantu teoriju par to pārregulāciju, ka tas ir tāpēc, ka mūsu valstī ir saražot pārāk daudz juristi. Kad juristi pēc savas dabas ir tādi risk-averse, kas visur saskata riskus, un līdz ar to arī rodās mums noteikumi, kur mēs vairāk skatāmies uz to burtu, nevis garu. Šī ir laba tēma. Man liekas, ka mēs viņu varētu mazliet pavirpināt uz priekšu. Jurista kāds uzdevums advokātam, juristam ir par taisnīgumu iestāties. Tātad taisnīgums mums nāk no kaut kādiem normatīviem aktiem, kas savukārt ir būvēti uz kaut kādiem principiem. Un tas, kas notiek, ko mēs redzam dzīvē, vai ne? Eiropā mazāk, bet, un te ir tas salīdzinājums, man liekas, ko tu arī saki, Amerikā viss ir labāk un Eiropā viss ir sliktāk. Es tev varu parādīt bildi no Amerikas skolas sporta laukuma, kur pie žoga, tāds sporta laukums ierobežots ar žogu, un pie ieejas ir 7 dažādas šiltītes, kurā ir uzrakstīts, ko tu nedrīkst šajā te sporta laukumā darīt. Un amerikāņi ir aizgājuši tādā solī, ka faktiski juristi un tiesas regulē to sociālo taisnīgumu par to, kas ir labi un kas ir slikti. Ja tu kaut ko pārkāp, tu ej caur tiesu un tur piedzina miljonus un dzīvo laimīgi. Ja? Eiropā redz ir tā bišķīt, ka tā valsts ir nostājusies tādā jomā, ka man nevajag iet uz tiesu, lai, piedzīt no apdrošinātāja priekš savas veselības kaut kādu lielu naudu. Ja? Man to valsts ir nodrošinājusi, es varu aiziet un dabūt veselības aprūpi. Ja? Tāpēc, tad, kad mēs sakam, juristi ir kaut ko izdarījuši, tad tā ir tā valsts daļa, kas ir ieteikuši kaut kādus noteikumus, kuriem mēs paši esam piekrituši sekot līdzi. Bet tad mums tā grūtā lieta ir tas jurists vai cilvēks, kas tiešām paņem to normu un iztulko pēc tās mazās šaurās izpratnes un aizmirst par to lielāko jēgu. Un tur mēs pazaudējam. Tur nāk tas vārds birokrātija un tie rāmji. Un ja mēs tiem rāmjiem neredzēsim cauri un nesapratīsim, kam mēs visu to daram, tad mēs turpināsim šādā veidā buksēt un neattīstīties. Ja? Bet, ja savukārt mēs paskatīsimies uz to, ka juristi paliedz, un tā ir man pārliecība, juristi tie, kas ir strukturēti cilvēki. Kas pats tev atnāk klients vai kolēģis un saka, viss ir slikti, tur nevaram šito.
Un tad jurists ir tas, kas vienlaikus psihologs un tāds praktiķis, ja, kas saka, paga, tagad saliekam, kas īsti notika, kādi fakti, ja, ko tu darīji, kā tas izskatījās un ko mums par to saka likumi. Ja, un tad tās beigās bildes, tad mēs mēģinām uzburt to, nu, kas tad dzīvē notika. Un kurš to izdarīt labāk, visticamāk, juristi. Bet kas juristiem ir tā negatīvā puse, atkal pēc savas pieredzes, es teiktu, ir tas, ka mums tā ielikšana tādīs likuma rāmjos, pareizi, nepareizi, drīkst, nedrīkst, mums traucē to radošuma pusi. Jo tad, kad tev atnāk Jānis un saka, klau, reku miljonus foršā ideja, daram to un to, nu, ko tev, es ceru, ka tavu kolēģi tik bieži to nesaka, bet, klau, jā, nu, mēs to pirms gada pamēģinājām, nesanāca, ja? Šito mēs nedrīkstam, jo tur kaut kāda tāda un tāda norma, ja? Tur, nu, tad mēs piesaucam tur GDPR, tad mēs piesaucam vēl šito, un beigās tu neko nedrīkst darīt, ja? Kāpēc? Tu esi nonācis absurdā situācijā. Tev ir normas, kas tev pārregulē. Ja? Tas piemērs ir GDPR. Man liekas, ir tāds, kur mēs darbā mums ir bijuši tādi gadījumi, kur mums klausies, un kāpēc tā notiekās? Nu, tāpēc, ka GDPR tā prasa. Nu, tas nav GDPR, tas ir viens cilvēks, kurš ir izlasījis un pateicis, nu, ka mums šitā vajag piemērot, un ja mēs nepiemērosim, tad mums atnāks un uzliks sodu. Un ja mums uzliks sodu, tad valde atlaidīs, un ja valde atlaidīs, tad mēs būsim pirmajās lapās. Līdz ar to secinājums nedaram neko, daram tā, kā mums teica. Ja? Un tad ir tas apburtais loks. Jā. Piedod, man vēl pēdējais noslēdzot šo tēmu. Man jautājums ir savukārt par manu nodokļu tēmu, kas man uztrauc ir par to birokrātijas jautājumu, vai tas pat nav birokrātijas valsts sektora kopumā jautājums, kā radīt to cilvēku nodokļu maksātāju uzticēšanos valsts sektoram, jo tas narratīvs, kas bieži dzirdēts ir, ka, nu, es nemaksāšu nodokļus, tāpēc, ka jūs tur visu izprekarējat, ja, tas ir tāds tā kā aburtais loks, kur var bezgalīgi par to diskutēt jebkurā situācijā, jebkurā valstī pēc būtības. Tieši tā. Man ir, tu esi studējis daudzas valstis likumus, izņemot offshores. Vai tu esi dzirdējis jau kādu nodokļu sistēmu un nodokļu likmes, kur kāds slavētu, kurš teica, šitā ir perfektā sistēma? Nē, nu tādas nav. Es ceru, ka mēs tādu radīsim. Man ir dažas idejas, kā to izdarīt. Bet kāpēc tā notiek? Viena no atbildēm man ir, un tā atbilde nāk no tādas grāmatas Freakonomics, kur bija interesants raksts par to, kāpēc 99% amerikāņu maksā nodokļus. Un, tas, protams, ir pārspīlējums 99%, bet tas piemērs bija vilks par to, ka 99% maksā tāpēc, ka tiem ienākumu saņēmējiem rokās nonāk nauda pēc nodokļu nomaksas, ko ir ieturējis ienākumu izmaksātājs. Respektīvi, tev saņemot to ienākumu vairāk nav kārdinājums to nodokli kaut kā samazināt, pielikt kaut kādas izdevumus vēl klāt, varbūt, kas ir uz robežas ar personīgiem un kompānijas izdevumiem vai biznesa izdevumiem. Un tu esi saņēmis naudu uz rokas un viss, un amen. Un līdz ar to tas mehānisms ir tādā ziņā, manuprāt, arī pareizs, ka nu, tas aiziet prom no tā kārdinājuma kaut ko tur nolest pa kreisi. Nu, redzi, te man jāsaka, kā daudzi tavi podkāsta viesi ir podkāstu vidū, tad, kad tu saki, runāsim par nodokļiem, viņi saka, Jāni, es jau tev pirms podkāsta atvainojos, es neesmu nodokļu speciālists, un tāpēc uzdod man tikai dažus jautājumus. Tagad man arī jāsaka, neesmu nodokļu speciālists. Tas mans provokatīvais jautājums bija tāds, man liekas, ka atdot kaut ko, kas tev liekas, ka tu esi nopelnījis, un nodokļi ir atdošana. Jau, man liekas, pēc dabas ir tas, kas nevienam nepatīk. Bet, nu, kā tu zini, arī biznesā ir biznesa attīstības, komandu veidošanas un visādās motivācijas teorijās ir tā ideja par to, ka ir higienas lietas.
Respektīvi, lieta, kas tev ir jādara. Pat ja tev viņi nepatīk, pat ja maziem bērniem nepatīk mazgāt zobus, ja, tad, ja tu vakarā gribi to konfekti, tad pēc tam tev tie zobi ir jāmazgā, jo pretējā gadījumā būs slikti. Un tad, manā ģimenē tas ir viens no motivatoriem. Ja, ja tu gribi saņemt tos pakalpojumus, un tad ir jautājums, skolā bērnus gribam sūtīt uz slimnīcām. Ja mums kaut kas tur noiet greizi, mums vajadzētu aiziet, gribam saņemt pakalpojumus. Ja? Mēs gribam, lai mums ir ugunsdzēsēji, mēs gribam, lai mums ir robežsargi. Ja? Mums ir daudzas lietas, mēs gribam, lai mēs dzīvojam, tīrā vidē, kuras mēs jau pieņemam, ka tās ir pašas par sevi saprotamas, jo tā tam vajadzētu būt normālā sabiedrībā. Bet no kurienes tā mistiskā lādīte, no kuras izņemam naudu, tie ir tie nodokļi. Ja? Tas, ka mēs redzam to efektivizācijas jautājumu kā svarīgu, jā, tas ir svarīgs, un to mums vajag atcerēties. Un tāpēc es saku, tas ir līderu jautājums. Līderi, kas nāk un kas būs tie nepopulārie un teiks, mums vajag mainīt, mums vajag uzlabot, mums vajag efektivizēt, jo tas ir tas, ko mēs prasām, ko prasām no mums un ko mums līdz ar to ir jāprasa pašiem no sevis. Bet tāda vispārēja atruna, kad nodokļus nemaksā, protams, vai tu gribi izdot savu naudu? Tu negribi, protams, tas ir sākuma moments, bet tālāk tev ir, ja tu esi, es gribētu teikt tā ļoti vulgāri, atvainojos, ja tu esi pieaudzis cilvēks, nav jau tā, ka tu dzīvojot, neko nedarot, tev birst tikai nauda, viss ir labumi. Ja? Tas ir tāds mūsu sociālais līgums. Ja? Es vienojos ar citiem, ka šī ir labākā forma, kā mēs to varam darīt. Mēs to noteikti varam uzlabot, un to mēs arī prasām. Bet tad, kad mēs tās lietas uzlabojam, mēs arī domājam un jēdzīgi darām lietas, nevis līdzīgi kā Ilons Masks, atnākšu, visu nogriezīšu, tur kaut ko izmet ārā, gala beigās cipari samazinājās, nekas nesamazinājās. Ja? Tikai nodarbināto skaits, kuriem tika samaksāti bezdarbnieku pabalsti. Ja? Bet valsts liela izdevuma Amerikā nesamazinājās, viņi turpina pieaugt. Ja? Tad par kādu jēgu mēs šeit runājam? Bet tai pašā laikā, piedod, tu esi RB Rail, cilvēki arī uz tādiem lielākajiem skandāliem visvairāk bakst ar pirkstu, ka es negribējuši maksāt, tāpēc, ka tur ir, es nezinu, Latvijas valsts mežu Bentley's vai kaut kāds tur pāļi. Tad noprecizēsim, Bentley nebija valsts mežiem, Bentley bija privātajam sektoram. Ja? Par to, ka, ko privātais sektors izvēlējās, kur savu naudu ieguldīt. Ja? Un otrais ir, tāpēc esam uzmanīgi, ka mēs lasām virsrakstus, ja? Neklikšķinam uz tiem virsrakstiem, kur ir vienkārši skandāli, un tad, vai, ja klikšķinam, tad izlasam pēc satura, kas tad īsti ir noticis. Esam mazliet kritiski, un šī ir droši vien tā 21. gadsimta svarīgā lieta, kritiskuma pazīme, kas mums ir vajadzīgi. Ja? Un tālāk jau, kad tu redzi šo te kritiskumu, tur atkal varam paskatīties, cik mēs ar tevi esam perfekti. Ja? Ir lietas, kur droši vien ir kaut kāds kļūdas procents, kur mums ir jāpiekrīt. Mēs varam pamainīt lietas un uzlabot, bet ir lietas, kurās ir arī pietiekami daudz ir jāiegūt, lai mēs paceltu sevi nākošajā līmenī. Un tad tas ir tāds atkal, es teiktu, tāds uzticēšanās jautājums mazliet. Mēs izvirzam cilvēkus, mēs ar viņiem strādājam, mēs viņiem uzticamies, un tad līdz ko viņi kaut ko izdara, un mēs pasargam Dievs, ieraugam kaut kādu vienu bildi, mēs uzreiz metamies viņiem virsū un sakam, nē, tas ir nepareizi. Tie ir tie paši loģiskie, labie cilvēki, kuri ir mēģinājuši palīdzēt. Bet mēs iesākam to tavu tēmu, kuru es gribētu varbūt paturpināt. Kāpēc tu izvēlējies tik garlaicīgu profesiju? Man pajautāja draugi, lai es tev noteikti pavaicāju. Kā tu saprati, ka nodokļu muitas lauciņš ir tavējs? Tas droši vien ir atkal kaut kāda apstākļu sakritība, jo, principā, studējot Latvijas universitātē, es kaut kādā brīdī sāku strādāt kā muitas tiesību konsultants vienā privātā kompānijā, un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka tie ūdeņi ir bišķi par sekliem, un es gribu startautiskus ūdeņus, un to tēmu arī mazliet plašāk, un kas ir saistīts ar muitu.
tie ir nodokļi. Un tad es ieraudzīju sludinājumu avīzē un vienā no lielā četrnieka autoru kompānijām pieteicos, un par laimi viņi man arī uzņēma. Un tad principā sākās tā lielā dzīves skola, tīri darot tos nodokļu projektus, un tad jau darot tos, nevis lasot, tev jau vienmēr paliek interesanti, un katrs no tiem projektiem ir savādāks, un tur man patīk tas dziļums, ka īstenībā pat šobrīd es varu pateikt, ka to nodokļu tā nodokļu tēma ir bezgalīga, un ka tur var iet šitā un dziļumā, un tāpatās man dzīves nepietiks, lai es tur visu detaļās izprastu. Un par laimi ir daudz smalkas, dārgas datubāzes, kur to var smelties, un arī mākslīgais intelekts mazliet palīdz to varbūt informācijas gūzmu kaut kādā brīdī mazliet apkopot un sistematizēt labāk, bet tāpat tas ir bezgalīgs temats. Kas ir garlaicīgākais un interesantākais nodoklis? Garlaicīgākais. Droši vien. Interesantākais noteikti es to uzreiz varu pateikt. Man PVN vislabāk patīk. Jā, atkal tāpēc, ka PVN ir ļoti daudzšķautnains, un tur ir ārkārtīgi plaša, interesanta Eiropas tiesu prakse, arī teorijas grāmatas, un līdz ar to tas tā atkal tev liekas, ka tev ir tāda baigā kaut kāda tēma apgūta, bet izrādās, ka tā ir tikai aizberga redzamā daļa, un tur vēl apakšā ir daudz, kas ir, kā ir veidojušies tie koncepti jau pirms vairāk kā pusgadsimta, kad to nodokli izdomāja, un tu var sākt tur pētīt, kā tas viss radies ir un kāpēc. Tā kā tas man liekas viennozīmīgi, bet es teiktu, ka garlaicīgākie ir tie varbūt tādi mākslīgie nodokļi, kas it kā cenšas to sistēmu kaut kādā veidā koriģēt. Tur viss, kas saistīts ar automašīnām, varbūt dabas resursiem, bet man arvien vairāk un vairāk rodās priekšstats, ka paskatoties uz visu nodokļu sistēmu, visiem 16 nodokļiem, ka mēs galu galā nonāksim jēdzīgi pie kaut kādiem 5-6 nodokļiem, ko vajadzētu sistēmā atstāt, un no pārējā vajadzētu atteikties, jo tie 6 nodokļi mums budžetā atnes 95% no visiem nodokļu ieņēmumiem. Un tad kāpēc mums turēt pārējos 10 nodokļus? Tīri tāpēc, lai kaut kādā veidā koriģētu cilvēku uzvedību. Es domāju, ka to ir iespējams koriģēt arī citādā veidā, bet ja mums tā sistēma būs pietiekoši vienkārša, automatizēta, visi būs sistēmā iekšā, tad varēs arī likmes samazināt, un manuprāt, ka visi dzīvosim daudz labāk. Izklausās ļoti laba uzruna līnija speciālistiem. Paņemam 16, samazinām uz 6 un pieliekam klāt automatizāciju un digitālos risinājumus un dzīvosim laimīgi. Iekasēsim vairāk. Un iekasēsim vairāk. Nesen lasīju, ka konsultanti no McKinsey esot izstrādājuši vadības stratēģiju Vatikānam. Faktiski 2 pārstāvjiem zemes vidū. Tavuprāt, ko konsultants var vai nevar izdarīt? Es domāju, tu ļoti labi noraksturoji to, ko dara jurists, ka tā arī ir tā konsultanta būtība. Tā kā dakters tu uzklausīji to slimnieku, uzklausīji visu to faktisko situāciju, tu mēģini tam uzreiz galvā piemērot to risinājumu, vai visdrīzāk kaut kādas 2-3 risinājumus, kas
varētu būt, un tad, ja tas slimnieks ir ar mieru iet tajā virzienā, ko mēs piedāvājam, tad arī tur tālāk seko tā visa analīze un pie kaut kādiem secinājumiem. Nu, tā ir tāda iespēja, iespēja paskatīties, ko un kā var darīt labāk un savādāk un pareizāk citreiz. Tā kā es domāju, ka nekāds cita recepte vai secinājumi tur diez vai parādīsies. Vai tev, varbūt tas ir ar nodokļiem, bet varbūt ar personisko pieeju, vai ir kaut kas tāds, ko tu iesaki citiem darīt, bet pašam tev sagādā grūtības reizēm to izdarīt? No, jā, tas tā ir Par kurpnieku kurpēm. Juristu, man liekas, viena no lielākajām sāpēm. Tā laika reģistrācija, ko tu dari priekš klientiem. Un ne tikai, ka protams, ir jāvada arī savu grāmatvedību, un pēc tam to visu jāiereģistrē, ko tu esi izdarījis. Nu, tur es ļoti ceru, ka tehnoloģijas nāks pavisam drīz palīgā, un jau tagad ir daudz kas automatizēts, un kur mums sistēma saka priekšā, skatos no kalendāra, ka tu darīji to, tad reko es tev jau piedāvāju laiku reģistrēt tādu ierakstu. Tev nav bailēs, ka tā sistēma vienā mirklī pateiks, Klau, Jānis, skatos, tu baigi maz strādā, varbūt tev jāmeklē cita vieta, mums te ir centīgāki kolēģi. Nu, es citēšu savu meitu, ka viņa uzskata, ka cilvēks nav radīts strādāšanai tik daudz, cik kaut kādām kreatīvām darbībām. Tā kā es domāju, ka varbūt tas nav slikti. Jā, bet redz, tā varētu būt. To arī mums noteikti vajag. Tev noteikti ir bijuši kritiķi, kas dzirdot tevi runājam par Latvijas nodokļu sistēmu, par valsts ieņēmumu dienestu, ir teikuši, ja jau esi tik gudrs, tad ej pats strādā un parādi, kā to visu var izlabot. Ko tu šiem kritiķiem atbildi? Man liekas, ka vienmēr ir kaut kāds tāda vēlēšanās, ka tu redzi, ka, piemēram, jaunākais jurists kaut ko dara nepareizi, tev vienmēr ir vēlēšanās nospļauties, paņemt un pašam visu uzrakstīt. Bet tas ir nepareizi, jo tādā gadījumā nākošais viņš pieļaus tās pašas kļūdas. Līdz ar to tev pareizi ir viņam pamācīt un paskaidrot, kā būt labāk, kā būt pareizāk, un tad nākošais būs labāks rezultāts. Un tādā ziņā es redzu no sevis lielāku pievienoto vērtību, ka es sēžu šeit savā bibliotēkas krēslā un analizēju procesus, analizēju dažādas lietas, ko es esmu izlasījis vai iemācījies, un tad paužu savu viedokli, kā lietas var darīt labāk vai pareizāk. Un tad ar cerību, ka kādam radīsies dzirdīgas ausis un to ieviesīs. Līdz ar to es nedomāju, ka no manis būtu lielāka vērtība, ja es atrotītu rokas un ņemtu lāpstu un ietu rakt tranšēs. Man liekas, ka tas ir arī tāds svarīga atziņa katram no mums, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs darām labi, un tad mēs tās turpinām darīt. Un ir lietas, kurās varbūt mēs neesam tik labi, vai kuras mums pašiem arī nepatīk. Ja? Un, piemēram, klasiski, ja tu esi labs jurists, tas nenozīmē, ka tu varbūt būsi klasiski labs vadītājs. Jo tajā brīdī tu vari, jurisprudence jau ir otrajā līmenī paliek. Pirmajā līmenī tev ir cilvēku vadīšana, resursu nodrošināšana, plānu taisīšana, izpilde, atskaites, tās lietas, kuras ar jurisprudenci bieži vien ir mazā sakarā. Un tad ir jautājums, vai tu to redzi, ka tas ir tāda svarīga lieta vai nav. Mums ir vēl viens tēmu loks, kur mums noteikti vajag apskatīt. Uz galda stāv 2 elegantas kūciņas ar ciparu 88. Parunāsim par taviem nodokļu stāstiem. Kā tu atceries savu pirmo podkāstu pirms, jau jāsaka, 5 gadiem, 21. gada pavasarī?
Jā, tā, to es atceros ļoti labi. Ir fantastiski, vienkārši fantastiski kolēģi Igaunijā, Gert Kelder, kas piekrita šim te eksperimentam un manuprāt, ar to itin veiksmīgi tika galā. Man liekas, lielā mērā pateicoties viņai, var teikt, pirmajiem trīs ierakstiem, kas bija Kert, pēc tam bija Filipos no Kipras un arī Rita Delafēri, PVN profesori, ārkārtīgi erudīti cilvēki. Un tad man sāka nākt diezgan daudz pozitīvas atsauksmes pēc tam sākuma epizodēm. Un es sapratu, ka okay, ir kaut kāda daļa cilvēku, kam tas kaut kādā veidā palīdz vai iedvesmo vai iedrošina vai kā savādāk. Un tad līdz ar to es arī sajūtu, ka tas varbūt ir kaut kas, kur ir tā niša, kas vēl nav aizpildīta, un kur var paturpināt to ideju. Bet pati ideja, protams, nāk no Covid laikiem, Seth Godin dažādiem creativity un podcasting workshopiem, kur es piedalījos. Un bija pat tā laime ar viņu personīgi aprunāties. Tā atkal kaut kāda fantastiska lieta, kas tā, manuprāt, šodien nebūtu iespējama. Bet toreiz, kad viss bija no mājām, tajā brīdī tas bija iespējams un kaut kā sakrīt kārtas. Kāpēc runāt tikai ar sevi, ja tu vari parunāt ar citiem interesantiem cilvēkiem? Absolūti, jā. Kuri podkāsti tev ir palikuši pašam atmiņā no 87 gabaliem? Ir kaut kādi atsevišķi, kurus tu saki, šitas manī norezenēja ļoti? Tu zini, jā, paši interesantākie, man liekas, tie, kur mēs vai nerunājam par nodokļiem vispār. Tā kā ar Juri Rupenu, ar Ventu Sīli, kur manuprāt, ka tas arī ir ok, ka mēs nerunājam par nodokļiem vispār, jo tādā gadījumā mēs visi esam cilvēki, un mums tās tēmas ir arī svarīgi, ka mēs viens no otra iedvesmojamies kaut kādā savādākā veidā, un tas sinerģijas jau rodās kaut kāda cilvēku savstarpējā miedarbībā. Līdz ar to tas manuprāt, ir noteikti liels iedvesmas avots arī nerunājot par nodokļiem. Turpat bija mācītājs Ugars Gulbis, kas ar savu interesanto stāstu, ka viņš arī kopā ar maniem nomācījās Latvijas universitātē juristos, un pēkšņi saprata, ka nē, tas nav mans, un aizgāja uz teologiem. Nevis laicīgos likumus, bet Dieva likums. Fantastisks cilvēks, vienkārši iedvesmojoši. Un tad, protams, visi mani KPMG bijušie kolēģi, tie kolosāli, un ar viņiem var arī daudz ko runāt un turpināt mācīties. Un es lielā mērā uzturu labs kontakts. Tā kā es domāju, ka tur ir pilns ar dažādiem cilvēkiem, kas iedvesmo, un arī tajos raidījumos, kur mēs runājam vairāk vai tikai par nodokļiem, arī tur ar to pašu profesoru Ritu Delafēru mēs ļoti daudz runājam par filmām, un kā mākslas filmās ir kaut kādi ietērpti nodokļu principi, un mēs par to tā neaizdomājamies, un paskatīsimies, ar ko sākās Zvaigžņu kari, ar to, ka starp galaktikām bija tirzniecības strīdi par nodokļiem. Tad paskaties, sākuma titros, tur viss rakstīts. Tā kā mēs, man liekas, ka nodokļi ir visur un attiecās uz visiem, līdz ar to tur var būt daudz un dažādas šķautnes, kā par tiem runāt. Es nesen redzēju statistiku, ka Spotifyā 25. gadā jau bija 350,000 dažādi podkāsti,
un ka tieši pēdējos 2-3 gados ir bijis tāds strauji pieaugums. Vai to arī tu kaut kādā veidā sajūti, ka podkastos tagad ir daudzi iekšā, un vai ir kādi citi podkasti, ko tu vēl paspēji paklausīties, kas tevi interesē un ko tu varētu ieteikt saviem klausītājiem? Jā, es godīgi sakot, es īpaši nesakoju līdz savu podkāstu statistikai tik ļoti, tāpēc, ka pirmkārt tehniski tas ir grūti, jo viņi ir tā kā dažādās platformās un lai pēc iespējas visur viņi būtu sasniedzami. Bet attiecībā uz citiem podkāstiem, jā, es droši vien, ka numur 1 podkāsts vienmēr ir bijis tā paša Seth Godina Akimbo. Tas ir kaut kas, kur vienkārši tu paņem vienu sēriju, noklausies. Gandrīz katrā sērijā ir kaut kas, ko es sev varu paņemt. Un, jā, tas ir brauc uz darbu un izdomā, ka jā, šito es varu ieviest kaut vai šodien un pamēģināt. Tu klausies podkāstu mašīnā? Es gan grāmatas, gan podkāstus klausos mašīnā. Jā. Es mašīnā mūziku gandrīz neklausos. Tur visvairāk arī tas kaut kāda sanāk pusstunda vienā virzienā, pusstunda otrā. Līdz ar to stundu dienā tas ir diezgan pietiekoši apjoms. Statistika saka, ka vīrieši klausoties pārsvarā vai nu mašīnās vai sportojot, un sievietes darot mājas darbus. Tā kā varbūt tev ir par tām mašīnām un par to sportošanu ir mazliet jāpagriež nākošās sērijas, un tad varbūt tad tev pieaugs vēl tavu klausītāji. Ja tev būtu iespējams nointervēt jebkuru mirušu vai dzīvu cilvēku savā podkāstā, kurš vai kura tā būtu? Tu aizskāri sāpīgu tēmu, tāpēc, ka man krustēvs, kurš kāds Vairs Reinholds, kurš 25. gadā devās citos medību laukos, bija sarunāts ar viņu, ka viņš piedalīsies podkāstā. Pēc ilgām pārdomām viņš ļoti pretojās un beigās viņš piekrita, bet to es nepaspēju. Un tas bija tāds, kur prāt, es savu tēvu arī intervētu, jo tajā laikā, kad viņš aizgāja, tad es vēl nebiju pie tiem podkāstiem, nevis par viņiem sācis domāt. Bet no tādiem šobrīd pieejamiem cilvēkiem es arī esmu tādu sarakstu sev sagatavojis. Tur pārsvarā ir, teiksim, tas top 3 būtu 2 rakstnieki, John Grisham un Dan Brown. Tad viens nodokļu guru, kurš šobrīd fokusējās uz Anglijas tirgu un Anglijā esošiem procesiem, tāpēc viņš pieklājīgi man pateica nē, bet es domāju, ka kādu dienu viņš noteikti arī piekritīs, kad ir tāds Dan Needle, kas ir Britānijā bijušais Clifford Chance liela advokāta biroja nodokļu šefs. Kaut kādā brīdī viņš saprata, ka viņš vairs negrib praktizēt un izveidoja tādu nodokļu think tank, kur viņi pēc būtības tagad arī ģenerē dažādas idejas, kā uzlabot Lielbritānijas nodokļu sistēmu, un viss pēc kārtas lielie tabloidi viņu citē un tur atsaucas uz dažādiem, manuprāt, ļoti labi izveidotām analītikām. Tā kā tie būtu mans top 3.
turēsim īkšķus, lai tev sanāktu ar kādu no viņiem parunāt. Mans iemīļotais podkāsta autors Adams Grants bija nesen kā reiz ar Džonu Grišam sarunājās, un es noklausījos, un tā viena lieta, ko viņš uzsvēra, bija, protams, tas disciplīnas jautājums. Viņam ir, man liekas, 50 plus grāmatas ir tapušas. To arī šobrīd sāc domāt, jau vairs ne tikai blogu, bet arī romānu rakstīt. Ko tev nozīmē rakstīšana? Nu, tā arī ir savā ziņā meditācija, kur tu tā kā vari aizlidot ar savām domām pilnīgi dažādos virzienos, par ko tu pirms minūtes neesi pat iedomājies. Tā ir tāda savā ziņā brīvība. Bet kādēļ es to daru? Es domāju, ka arī tur ir apakšā, arī tam romānam ir apakšā kaut kādas nodokļu tēmas, ko es cenšos iepīt, lai parādītu, ka tas arī ir veids, kā kaut kādas sarežģītas nodokļu tēmas var iepīt kaut kādā cilvēkiem viegli saprotamā valodā un viegli saprotamā formā. Un tad tur vairāk gan ir par kaut kādiem tur nodokļu krāpšanas vai offshore iesaistīšanas paņēmieniem kaut kādā veidā sapīta tā realitāte ar varbūt izdomu, bet nu, protams, nav dūma bez uguns, un arī tur ir sava daļa realitātes iekšā. Tu tagad asociējies ar to, ka kamēr citi cilvēki brīvdienu rītos guļ, tikmēr Jānis sūta ārā ēpastus ar blogiem un rakstiem un visādām citām lietām. Kāpēc tu neguli brīvdienās no rītiem? Kas tas pa pamatu? Kāpēc ir? Kā tu esi nomainījis miegu pret rakstīšanu? Tur ir kaut kādi likumi, dabas likumi? Vecums un disciplīna. Nē, protams, ka tā jau ir rutīna, bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka, vecīt, baigi maz laika paliek. Aha. Baigi maz laika. Un to grāmatu ir tik daudz, ko es gribu vēl izlasīt. Un saskait, cik vasaras ir tur, teiksim, līdz gadiem 80. Ja? Tāpēc es domāju, protams, ņemot vērā arī visu to pieredzi, ar ko es arī esmu saskāries, ka arī, ka manam bērnam dzīve var izbeigties arī 11 gados. Protams, mums ar 52 gadiem jau esam ļoti tālu tikuši, un tajā ziņā man arī patika nesen Jura Rubeņa jaunās grāmatas prezentācijā. Viņš interesanti pateica par karu, ka tur arī var būt tāda pozitīvā šķautne, tā visa negatīvā, ka tajā brīdī, kad tu paskaties, ka tev tur lodes vai kaut kādi droni var lidot jebkurā mirklī, tu paliec brīvs savās izvēlēs. Un tu vairs saproti, ka nav jēgas izlikties, nav jēgas kaut ko teikt, ko tu tiešām nedomā. Tev ir, tu kļūsti patiesas un brīvs, un man liekas, ka tāda brīvība, viņa jau īsti ir attiecināma arī uz mūsu ikdienu, kad tev īstenībā nav jau tas jēgas kaut ko mākslīgi darīt vai izlikties, jo jebkurā brīdī tas viss ātri var beigties. Tā kā. Man liekas, ka šī ir super tēma, un tas, ko tu pacēli, ir lielisks nobeigums šim podkāstam, mūsu sarunai. Vai ir kāda tēma, ko mēs neizrunājam, ko tu vēl būtu gribējis mazliet parunāt, ko mēs varam ieskicēt nākošajiem 88 podkāstiem? Protams, es biju īstenībā sagatavojis arī daudz vairāk jautājumus tev, bet man liekas, ka mēs jau esam diezgan nogurdinājuši mūsu klausītājus ar šo epizodu. Līdz ar to droši vien, ka
nobeigsim ar to, ko mēs parasti nobeidzam podkāstu, ar tavu versiju par dzīves jēgu. Man patika Jūra Rubeņa teiktais, bet jau citā intervijā, ka mēģināt nodzīvot savas dzīves labāko versiju. Un tas kopumā, ka tā dzīves jēga ir tādā dzīvošanā. Es sevi mēģinu mazliet piebremzēt uz to, ka es eju uz nākošo rezultātu, uz nākošo rakstu, uz nākošo līgumu, un ka piebremzējot sevi, tu apstājies un paskaties apkārt. Un tu paskaties uz lietām, kuras tu neizpirstam skaties, tu priecājies par lietām, kas tev ir apkārt, jo tas ir tā lieta, ka, ja tu padomā, ka cik mēs ar tevi esam unikāli, nevis tāpēc, ka mēs sēžam šī podkāstā, bet tāpēc, ka mēs esam piedzimuši šajā pasaulē, jo tikpat labi vēsturiskajā attīstībā 20,000 gadu laikā mūsu varēja arī šeit nebūt. Ja? Un tad ir, tad mums jābūt par to pateicīgiem, ja? Un tad jāmēģina droši vien, ka palīdzēt vienam otram. Tas būtu mans stāsts par dzīves jēgu. Te varbūt kā juristi beigās ieliksim atrunu, ka šī podkāsta ideja bija manējā, ka es te uzrunāju, nevis lai tu tagad mēģinātu sevi reklamēt, bet man liekas, ka lai parādītu arī klausītājiem tevi no tās otras puses, mazliet mums izdevās parunāt par to, ko tu domā, ko tu esi piedzīvojis un ko tu plāno piedzīvot. Un paldies tev līdz ar to liels par šo te sarunu. Un no manas puses, jā, tad pēdējais jautājums. Kā bija sēdēt arī otrajā pusē? Nebija tik traki, kā es sākumā biju domājis, un paldies tev, Ģirt, par tavu ideju, par tavu veltījumu man dzimšanas dienā. Man liekas, ka man īstenībā ļoti patika tas process, un patika arī tas, ka arī tu atbildēji uz dažiem jautājumiem. Līdz ar to man liekas, ka tas man liekas padomāt, vai nevajag arī turpmāk kaut kādu vairāk tādu dialogu veidu raidījumu veidot, ne tikai vienvirzienu kustību, bet kopumā ņemot, man liekas, ka arī man forši patika tas, ka mēs tā kā, cenšamies virzīties uz to pozitīvo, un ka īstenībā pareizi tu saki, ka ne tikai tas, ka mēs esam piedzimuši, ir brīnums, bet arī tas, ka mēs esam tajā Eiropā nonākuši, kur es tikko redzēju, kur tev tas bija smuka pasaules karta ar iespēju nokļūt, piedzimt Eiropā. Tur bija tikai 4 komats kaut kas procentu iespēja. Ja? Vairāk Latvijā, tik fantastiskā valstī. Un tad skatoties atkal uz vienu citu statistiku, man liekas, ka tu piesauc, ka man patīk Amerika, bet es tai pašā laikā bieži arī diskutēju ar meitu, ka mēs, tomēr tas modelis mums ir tuvāks tai Ziemeļa Eiropai, kurā mēs redzam tos cilvēkus laimīgākus un arī tos sociālos kaut kādus draudus daudz mazākus nekā Amerikā. Tad es domāju, ka arī drīzāk tas ir tas paraugs un modelis, uz ko virzīties. Ko tad turpināsim būvēt savu un citu nākotni, veiksmīgu šo jauno gadu un daudz garšīgu nodokļu un dzīves stāstus arī šajā te gadā. Jā, paldies. Paldies tev. Un lasiet un skatieties advents kalendāru. Man liekas, brīnišķīgi. Paldies tev, Ģirt.